Labdien! Man ir liels prieks šeit stāstīt mūsu pieredzes stāstu. Kā orķestra Rīga pārstāvē, es gan esmu tāda maza daļiņa no visa mūsu lielā kolektīva, kas šo kopīgo priekšnesumu bērniem un arī pieaugušajiem veido. Un pirmā lieta, ko es vēlējos pastāstīt, ka visas šī prezentācijā redzamās bildes, ko jūs šeit redzēsiet šodien, tas ir viss no šīm koncertu programmām, ko mēs piedāvājam caur Latvijas skolas Somas programmu. Tā kā es ļoti ceru, ka arī vizuāli šī prezentācija ieinteresēs mūsu jauno auditoriju. Un tiem, kas varbūt nezina, es pieļauju, ka ir cilvēki, kas nezina, orķestrs Rīga ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde, profesionāls pušam instrumentu orķestris, kas jau darbojas 52 gadus kopumā, tā kā pietiekami ilgs laiks. Un mūsu tādā pamata programmas un darbības visās iecerēs, tā ir ļoti dažāda veida darbība. Tie gan valsts un atceres dienu koncerti, tie ir akadēmiskās mūzikas koncerti, džeza mūzikas koncerti, arī mūsu ikgadējais pavasara festivāls Winstream, arī cikls Vasaras klasika, kas ir tāds tīri klasiskās mūzikas cikls Rīgas domā. Un tad šogad ir pievienojies mūsu ikgadējai un ilgadējai darbībai ļoti svarīgs virziens, šie koncertu cikli skolēniem. Un kā liels mūsu darbības šobrīd tādu plašu jomu pārstāv izglītojošie koncerti skolēniem, jeb šie koncertu cikli 1. līdz 6. klašu skolēniem nāc ieklausies orķestrī Rīga. Principā mūsu tā pieredze balstās jau nedaudz arī pagātnē, jo arī pirms, kā jau arī iepriekš citi minēja, arī pirms Covid laika, arī mēs darbojāmies nedaudz šajos skolēnu koncertu ciklos, bet ar lielu sparu mēs to atsākām darīt tieši šogad, kad mums izdevās ar savām programmām arī iekļūt šajā Latvijas skolas Somas piedāvājumā. Un mūsu pieredzes stāsts patiesībā, lai gan tas ilgs tikai, jau var teikt, veselu gadu, ir patiesībā, vismaz manā izpratnē, balstīt uz ļoti lielu pieredzi, jau ļoti daudz ko piedzīvotu šajā gadā, jo mēs te nerunājam tikai par koncertiem, kas ir paredzēti Rīgas skolēniem vai Rīgas bērniem, bet tā mūsu pamatdarbība ir šīs 4 dažādās koncertu programmas gadā, ko mēs rīkojam VF Kultūras pilī, kas ir pietiekami plaša koncertzāle, kurā mēs ar orķestri varam pilnvērtīgi uzstāties un šīs koncertu programmas nodrošināt. 2024. gadā orķestra koncertus Rīgā ir noklausījušies jau gandrīz 3000 skolēnu. Arī statistika tomēr runā pati par sevi. Un šajās 4 koncertu programmās mēs cenšamies šos koncertus veidot izglītojošus, izzinošus, daudzveidīgus, bet tajā pašā laikā nezaudējot to augstvērtīgo māksliniecisko kvalitāti, ko mēs kā profesionāls orķestris varam piedāvāt. Tajā pašā laikā mēs noteikti arī savā ziņā cenšamies lauzt to stereotipu, ka tāds klasiskais orķestra mūzikas koncerts varbūt nav tik uzmanību piesaistošs bērniem, varbūt, ka tās programmas neliekas tik interesantas, tad mēs to pilnīgi noteikti veidojam tā, lai šie mazie bērni, kas iespējams varbūt pat nekad nav apmeklējuši nevienu orķestra koncertu, un viņi pirmo reizi redz tādu lielu mūzikas instrumentu kopu vienu vietu skatuves, lai viņiem būtu interesanti, lai šajās programmās tā nebūtu tikai mūzika. Mēs runājam arī par šo izzinošo faktoru, jo katrai no šīm koncertu programmām tiek izveidots speciāli veidots scenārijs, ko veido mūsu mākslinieckais vadītājs Valdis Butāns. Viņš ļoti piedomā arī pie tā, lai šīs programmas būtu kaut kādā ziņā vai vismaz nedaudz saistītas ar šo skolu izglītojošo procesu. Lai te nebūtu runa tikai par muzikāliem priekšnesumiem, bet lai bērni arī domātu līdzi, spētu sasaistīt šīs tagad arī ļoti moderni tos priekšmetu saiknes, kā tas, darbojas. Un vēl viens tāds mūsu liels stūrakmeņš šiem koncertu cikliem ir, es domāju, lielākā daļai zināms dziedātājs Daumans Kalniņš, kas šīs koncertu programmas vada, un viņš ne tikai vada, viņš iesaista bērnus. Šīs programmas ir interaktīvas. Viņš arī dzied, protams, kā jau dziedātājs, bet principā lielākais tas mūsu sasniegums un tas mūsu lielākais jaun pienesums šajā gadā, kas mums ir izdevies vienā gadā ar šo koncertu programmu atgriešanu Rīgā, ir šis jaunais virziens orķestra izbraukumu koncertos reģionos.
Mums šogad ir izdevies jau būt veselos trijās reģionālajās koncertzālēs. Tā ir bijusi Liepāja, tas ir bijis Tukums un tā ir bijis Kuldīga. Un tas viss ir vienā gadā paveicams, izdarāms. Un, principā tas mūsu lielais sasniegums ir tāds, ka Liepāja un Tukums mūs jau uzrunājuši arī nākamajā gadā. Respektīvi, mēs brauksim pie viņiem jau ar citu koncertu programmu. Viņiem ir paticis tas, ko mēs esam piedāvājuši šogad. Un šogad reģionos mēs esam pulcējuši gandrīz 2000 mazos klausītājus, kas, manuprāt, arī ir tā kā ļoti laba statistika un pierāda to, ka arī mums, kā lielai tomēr mūzikas apvienībai, kā lielai vienībai, mums ir iespējams veidot šos izbraukumus, aizdot kvalitatīvu koncertu programmu arī ārpus Rīgas. Jo, lai gan mēs, teiksim, organizējam šīs koncertu programmas Rīgā VF kultūras pilī, arī es gribu aicināt arī skolotājus. Mēs koncertus izsludinām ļoti laicīgi. Ja ir iespēja, varbūt ir iespējams apvienot kādu ekskursiju, laicīgi ieplānot arī kādai reģionu kādai skolai vai kādai klasē, varbūt pat vairākām klasēm braucot uz Rīgu, pievienot arī kā tādu pievienoto vērtību šo koncertu apmeklējumu. Ja, protams, tas ir iespējams, vai varbūt ir kaut kādas iespējas apvienot kaut kādus citus procesus Rīgā klasēm, bet principā ir vēl viena tāda lieta, kas mums arī ir akadēmiskās un džeza mūzikas koncertu, ko mēs organizējam. Vienalga vai Rīgā, vai reģionos. Mēs braukājam arī pa reģioniem arī ar tādu, rupi sakot, tā pieaugušo koncertu programmām. Arī tos ir iespējams iegādāties par šo Latvijas skolas Somas finansējumu. Jo, pieņemsim vidusskolēni. Arī viņiem, teiksim, es domāju, būtu interesanti apmeklēt jau tādus pieaugušiem veltītos koncertus, jo šīs visas koncertu programmas, ko mēs organizējam bērniem, šobrīd ir 1. līdz 6. klases auditorijai. Jo tās tomēr ir vairāk tādiem maziem bērniem. Un runājot par atziņām, lielākā mūsu atziņa, ko mēs esam sapratuši, ka principā šī lielā interese, šī statistika, ko es arī minēju, tas apliecina šīs augstās kvalitātes koncertu programmu nepieciešamību. Es pieļauju, ka ļoti daudzi skolēni un arī droši vien, ka skolotāji, viņi varbūt nezina, ko no šīs koncertu programmas sagaidīt. Viņi varbūt baidās uzdrīkstēties un interesēties. Varbūt liekas, ka tas būs garlaicīgi. Tad es varu apgalvot, ka, kā jūs arī pēc šīm bildēm redzat, ka tas ir pietiekami interesanti, interaktīvi. Un vēl es vēlējos piebilst, ka mēs organizējam šīs programmas patiesībā ne tikai ar Daumantu Kalniņu, šīs izzinošās. Mums ir ļoti laba koncertu programma kopā ar Rīgas pantomīmu. Mēs arī organizējam tādas vairāk ar pasakām un stāstniecību veidotās koncertu programmas ar vadītāju Raiti Zapatski. Un ar šo visu programmu piedāvājumu ir iespējams iepazīties arī skolas Somas mājaslapā. Tur atverot var apskatīties, ko mēs piedāvājam, un noteikti var arī interesēties pie mums. Un principā tas lielākais izaicinājums, ko mēs esam sapratuši, ko mēs esam arī pārvarējuši varbūt paši, un arī vēlamies lūgt arī citus tomēr sadarboties šīm reģionālajām koncertzālēm, reģiona kultūras centriem ar skolām. Savstarpēji, jo mēs katru gadu izsūtam šo lielo programmu piedāvājumu. Tur ir ne tikai programmas bērniem, mēs runājam vispār par lielu piedāvājumu, ko mēs piedāvājam reģioniem. Mēs šo visu izsūtām koncertzālēm, lielākajām, kas mums ir Latvijā, arī kultūras centriem. Viņi par šo visu ir informēti. Es vēlos aicināt visus skolu pārstāvjus, skolotājus painteresēties jau savā reģionā. Iespējams, ka jau kaut kāds piedāvājums ir nosūtīts. Un, ja tas nav darīts, es vēlos tiešām visus aicināt, rakstiet mums. Mēs meklēsim jebkādas iespējas. Mēs varam arī izskatīt, protams, piedāvājums uzstāties arī skolā, bet tas viss ir atkarīgs, protams, no šīm tehniskajām nepieciešamībām, arī no tādas lietas kā zāles lieluma. Varbūt, ka ir iespējams apvienot vairākas reģionu skolas, un mēs varam doties, teiksim, uz kādu lielu koncertzāli, kurā šīs visi skolotāji savām klasēm var atbraukt un apmeklēt. Un vēl viena lieta, ko es vēlējos uzsvērt, ka mums tiešām ir ļoti demokrātiska šī cenu politika, ko mēs veidojam ar šo skolas Somas programmu piedāvājumu. Šie 4 koncerti gadā, ko mēs rīkojam VF kultūras pilī, ir iespēja iegādāties abonementu, teiksim, rudens vai pavasara semestrim. Tas ir 2 koncerti kopā, kas maksā vienam bērnam 12 eiro. Tas ir izrēķinot 6 eiro par vienu koncertu. Ja mēs iegādājamies, teiksim, no šiem 4 koncertiem tikai vienu koncertu apmeklējumu, tie ir 8 eiro par vienu koncertu.
Un es domāju, ka jo tajos abonementos tie koncerti vienmēr būs atšķirīgi. Nebūs tā, ka ar vienu, teiksim, to pašu klasi būs jānāk un tas koncerts atkārtosies. Nē, mēs šo piedāvājumu veidojam daudzveidīgi. Šeit, teiksim, ir attēls, starp citu, no šīs programmas Rīgas pantomīmu. Šī interaktivitāte, protams, arī tas augstvērtīgais mūzikas piedāvājums, jo tomēr tur tiek iekļauti gan klasiskās mūzikas skaņdarbi, gan arī kaut kas no populārās mūzikas. Un īstenībā bērniem arī mēs tā varbūt neapzināti liekam varbūt dzirdēt kaut ko tādu, ko viņi iespējams kaut kur dzirdējuši, un pēc šī koncerta apmeklējuma varbūt viņiem ir tā sajūta, jā, īstenībā tā mūzika izpildu orķestris nav jau nemaz tik garlaicīga vai tik vienveidīga. Un, principā, šī stereotipa laušana ir noteikti viens no mūsu lielākajiem izaicinājumiem. Un, mēs tiešām no visas sirds priecāsimies par jebkāda veida interesi, par šo sadarbības veidošanu. Es vēlos aicināt droši sazināties arī ar mums, apzināt arī jūsu reģionu, koncertzāles vai kultūras centrus, jo iespējams, ka viņiem jau šis piedāvājums ir. Un vienkārši jāveido šī komunikācija un kaut kāda sadarbība. Un mēs esam gatavi sniegt info, patiesībā pat pielāgot kaut kādas nepieciešamības pēc jūsu iespējām. Varbūt jūs nezināt vienkārši, kuru programmu izvēlēties. Tad mēs varam noteikti konsultēties, izrunāt šos jautājumus un pārunāt varbūt iespējas tiešām doties uz arī iespējams kādu no jūsu skolām. Un principā, tas mūsu lielākais uzvaras gājiens ir tāds, ka mēs šo visu turpinām. Kā jau es arī minēju, mēs nākamgad braucam uz reģioniem. Mums ir jau sāktas pārunas arī ar reģioniem Vidzemē par nākamā gada rudens semestri, bet mēs esam atvērti piedāvājumiem. Mums nav tā, ka mums jau ir pilns grafiks. Mēs esam gatavi tiešām uzņemt arī gan Rīgas, gan arī citu reģionu bērnus arī mūsu nākamā gada koncerta cikla pavasara semestra abonementu koncertos, tātad šeit arī mums tāda reklāmas afiša. Un vēlreiz arī vēlos atkārtot to, ka mēs tiešām gaidam jūsu interesi, jūsu vēlmes, un mēs tiešām esam gatavi sadarbībai. Mēs esam gatavi piedāvāt dažādus modeļus, jo tikpat labi ir jau arī iespēja apvienoties kaut kādam lielākam reģionam un kopīgi doties uz kaut kādām koncertu programmām. Un es gribētu teikt, ka vienkārši mēs nenobijāmies attīstīt šo jomu, un mēs arī sagaidām no jums, ka jūs nenobīsieties dot mums to atgriezenisko saiti un apmeklēt šos mūsu koncertus, jo es tiešām no visas sirds varu teikt, ka tas ir interesanti, tas ir ļoti arī brīžiem ar humoru, brīžiem ar kaut kādu izzinošo redzējumu. Es teiktu, ka tas neatstāja vienaldzīgus arī pieaugušos, jo mums arī pietiekami daudz arī skolotāji pēc koncertu programmām ir rakstījuši un teikuši lielu paldies. Tā kā mēs tiešām visus gaidām uz mūsu koncertiem gan Rīgā, gan reģionos, gan gaidīsim jaunus sadarbības piedāvājumus no jums visiem. Paldies!